Bībele māca laulībā saskaņu un kopīgu sadarbošanos un pieslīpēšanos. Ieklausieties 1. korintiešiem 7.4. Pāvils saka, sievai nav noteikšanas par savu miesu kā vīram, un tāpat vīram nav noteikšanas par savu miesu, bet sievai. Neatraujieties viens otram kā vienu uz kādu laiku, pēc pašu vienošanos, lai atrastu laiku, kam? Dievu lūgšanai. Un tad atkal ko dariet? Turieties kopā. Turieties atkal kopā. Nāciet atkal kopā. Un nenosodu nekādā veidā ģimenes, kur tā ir, kur sieva ir Latvijā un vīrs uz mēnešiem aizbrauc strādāt, un sieva ar bērniem vien pat pa Latviju. Kāpēc? Nauda ir jāpelna. Nav labi. Var visādi iet, bet nešķirieties uz tik ilgu laiku projām no ģimenes. Jūs atveriet vēlnam plašas durvis postīt ģimeni ilgtermiņā. Jo tai sievai ir vajadzīgs savs vīrs, bērni, tēvs, kas rūpējās par ģimeni, gādā, mīl,